Es gribētu teikt, ka vairāk nav, ka Eiropa kaut ko uzliek. Mums pašiem ir jāsasniedz zināmi mērķi, ko mēs gribam. Un tāds labs piemērs, par ko ir Eiropā, kur ir Latvija mēs vienojušies par to, ka ir jāsamazina apglabājuma atkrituma apjoms, ko mēs varam apglabāt kā valsts kopumā. Bet es gribētu teikt, skatāmies no otras puses. Es nezinu, vai es gribu dzīvot valstī, kur mēs zinām, ka mēs pagājušajā gadā vien aptuveni apglabājām 275,000 tonu atkritumu. Tepat Latvijā, mūsu zemē. Un tad jautājums, vai mēs to gribam samazināt, tāpēc, ka mums Eiropa liek, vai mēs gribam samazināt, tāpēc, ka mēs gribam saviem bērniem, mazbērniem atstāt tīrāku valsti, tīrāku Latviju. Man liekas, tas ir tas svarīgākais. Tas, ka jā, Eiropa arī parod, bet viņi arī dot arī instruments līdz arī finansējumu, kā mēs varam to samazināt, tad mērķim jābūt mūsu pašu uzstādītēm. Jo man liekas, tas svarīgākais ir, ka mēs gribam samazināt to atkritumu apjomu, ko mēs vēl joprojām atstājam mūsu bērniem, mazbērniem šeit pat Latvijā apliktus.